Ieklausījās, te no bēbā, es gribu būt tavs nelabais, labais, tāds, kuru šēli projām lais. Paskatījās, te no bēbā, vai esmu es slikts nelabais, padodies, te no bēbā, es esmu tāds kā LSVs. Te no bēbā, svei nelabais pie sevis, te no bēbā, reiz nelabais savu sevi, labais. Te no bēbā, svei nelabais pie sevis, te no bēbā, reiz nelabais savu sevi, labais. Nelabais kā nolemts ritenim, te no bēbai lēnām sakās klāt. Vīkstēja upes viesmojas sirds, tā sirds no abiem acīs spirds. Ieklausījās, te no bēbā, es gribu būt tavs nelabais, labais, tāds, kuru žēli projām lais. Paskatījās, te no bēbā, vai esmu es slikts nelabais, padodies, te no bēbā, es esmu tāds kā LSVs. Te no bēbā, svei nelabais pie sevis, te no bēbā, reiz nelabais savu sevi, labais. Te no bēbā, svei nelabais pie sevis, te no bēbā, reiz nelabais savu sevi, labais. Aizgāja pa kalnu saulīt vēl, te no bēbā projām negāja, nelabais savu sirdi gāja tā, te no bēbā mīļā nelabā. Ieklausījās, te no bēbā, es gribu būt tavs nelabais, labais, tāds, kuru šēli projām lais. Paskatījās, te no bēbā, vai esmu es slikts nelabais, padodies, te no bēbā, es esmu tāds kā LSVs. Te no bēbā, svei nelabais pie sevis, te no bēbā, reiz nelabais savu sevi, Tīzuksiem, 3 čuvīšu, bro, paldies liels pa subu! Paldies liels pa subu, paldies! Kāpēc atkal rāda? Es nesaprotu, rekur, 3 čuvīši piesubscriboja, man jau projām, gols rādās 0 no 5, es nesaprotu, kāpēc. Bet 3 čuvīši, paldies tev liels pa 6 mēnešiem, paldies tev liels pa subu, bro, labvakar, čau. Čau, man mīļais skatītāji, tā čarē, es esmu vispār streameris, ja? Darkī, tu esi reāls skatītājs. Būs, nebūs, jā, šodien būs saturs, būs obligāti. Ronī, čau, Robert, čau, Sviesmaize, Robons, hello, yo, Elfnģef, paldies par followu, labvakar. Kristī, yo, čau, Zirņu, Desa, Eglīte, yo, hello, labvakar. Kā jums iet, jaunieši? Cēsu skaņa, Reddit, Visa, Viewer, Count of... +8, easy, +8, Cēsu skaņa, paldies par +8, easy. Kefīri jau labvakar, čau. Visu dienu gaidīju. Forši, ka jūs visu dienu gaidījāt. Ko jūs visu dienu darījāt, ja jūs visu dienu gaidījāt? Tā kā kādā ziņā? Jūs mājās sēžat, no mājām neiet ārā, darba nav, skolas nav. Ingar, čau. Ēdz +8, ēdz, paldies. Reāli ģenerāļa pietrūka. Arī vakardien bija streams. Un aizvakar, ja nemaldos, bija streams. Jā, aizvakar, vakar streams, šodien streams, rītdien būs streams, parīt būs streams. Čarīši, man liekas, es jums esmu reāli apnicis reāli. Esmu jau reāli apnicis. Kā darbā gāja? Darbā gāja mierīgi. Mierīgi pastrādāja, viss kārtībā, forši, to var redzēt gan jau pēc manis, ka man nav šitāda seja, es pusmiris nerunāju, tā kā, bet viss čotka parabotaļi, kā saka, un esam gatavi streamot. Let's go! Būs vai nebūs, būs uztaisīs saļānku. Vakardien streams bija 5 stundas vai pat 6. Par ko jūs runājat? Kāds īsais streams? Vakardien streams bija dirsā ilgs. 5 stundas streams vakardien bija.
Wonders pa man ierēc, ok, jauki, CSDD eksāmeni nokārtoja uz B kategoriju. Malacis, krūta, plusiņš reāli, ne plusiņš, pagaidi. Aplausiņus čatiņā, jaunie tas reāli normāli nokārtoja tiesības. Dreiks, es tā arī nesaprotu, kas ar to Dreiku. Kas pa līkiem ar Dreiku, ar Turiku? Es redzēju, ka Dreiks, scrolloja savas bildes un parādīja netīšām kaut kādu random bildi, bet it kā Rupucis saka, ka ir vēl kaut kāda bilde, kur viņš sēžot pliks kaut kur, Čāriem norma metamais. Tā, davai iemetat man Discordā, es gribu redzēt reāli. Vakar bija gūt, tas gan, jo vakar PUBGs bija 5 stundas, jā. Nepienu labāk, ka neesi slimojis. Nu, es kura tur pleca vajag spļaut uzreiz. Lai zināt ka tu kaut ko stāsti, un tad tu piemini, un pēc tam tas ar tevi notiek, un lai tas nenotiktu, vajag spļaut kaut kur. Kreisā pleca, jā. Šo. Un vēl pa koku vēl pasitu, šo. Var dabūt unbanu Discordā. Tu vari man Discordā uzrakstīt, un mēs ar tevi varam pastīties, kāds tev tur niknējums un ko tu esi rakstījis. Redzēsim. Dreikam normāls, mister... Kā viņš uzraksta šitādu vārdu? Es saprotu, kā viņam Twitch ļauj šito uzrakstīt? Es nesaprotu, kā viņš vienkārši paņem un uzraksta reāli. Tā, tu iemeti, tas ir Twitterī. Kas tur ir? Bet tas jau nav viņš. Vai tas ir viņš? Tas ir viņš? Tas nav viņš. Tas nav, man liekas, viņš. Kāpēc neiet watchtime tālāk skatoties caur TV? Es nezinu, kāpēc caur TV neiet watchtime. Neesi pirmais cilvēks, kam neiet reāli. Čāri, kāds šodien plāns? Mēs iesim skatīties. Tu bišku pabazarēsim, pastāstīsim kādi jaunumi. Un iesim, mauksim, būs vai nebūs. Mums šodien ir fināla sērija. Bet pirms mēs vēl skatāmies fināla sēriju, mums ir jānoskatās tas kaut kāds nakts, kaut kāda tā epizode, kur viņi tur tusē vai kaut kas tam līdzīgs. Čau, ko tu man ļoti slikti ar vēderu veiksim streamā. Bļim, Fisiņ, kas tev notic? Ko tu savā tajā, kur tu tur dzīvoji? Salatsgrīvā, Fisiņ, kaut kur pie Salatsgrīvas. Ko tu tur apēdi, Čari? Ko tu tur nomedīji kādu, nepagatavoji un apēdi jēlu vai kas noteikti? Kriņš sadaļa šodien plānojās? Īsti nē. Es domāju, ka mēs šodien noskatīsimies to seriālu, to tusiņu. Tad mēs noskatīsimies finālu, un tad mēs paskatīsimies, kas sauc slavenības bez filtra. Tur diezgan normāls, decent sērijas, ko skatīties ir. Korģena Salatsgrīva, Dirsā vecas, kur tur apēdi. After būs nebūs, es pateicu jau tikko, jā. Smash or Pass seriāls. Kas ir Smash or Pass seriāls? Nav vēl bijis padirst, jā. Es nezinu, skolā vairākiem cilvēkiem dirsā ar vēderu. Nu tad gan jau skolā kāda. Gan jau pavārs, zini? Ķipā tā lielā... Kā parasti pavāres skolā ir tādas lielas sievietes ar maisiņu galvā. Viņa tev taisīja to putru un tā... Fisiņš. Un vēl iespējām vēl no mātiem, karoči, tur visi, karoči, tur normāli. Rotinieku, jā, tev parāva, jā. Viņa angliskais tulkojums ir Smash or Pass. Čipa, būs vai nebūs ir Smash or Pass, vai kas? Pavārs parulēja zupā, jā, varbūt. Tarkī šodien. Es varbūt vēlu naktī varētu Tarkovu paskraidīt, varētu, jā. Varbūt varētu, redzēsim, kā būs pēc, jā. Pēc noskaņojuma redzēsim. Mums īstenībā jātrenējās ir PUBG'ā, bet PUBG'ā vajag atkal salasīt veselu komandu, kā mēs te, un tad mēs varam patrenēties. Watchtimes, jā, nu kādam te... Nē, par watchtime iet runa to, ka negāja watchtimes cilvēkiem, kas no televizora skatās. PUBG zombie. Fuzik, atpisies ar to PUBG zombie modu. Tu esi stulbs vai tu esi stulbs, te ir divi varianti. Kāds PUBG zombie mods, ja viņu spēlē 10 cilvēki? Neviens nespēlē PUBG zombie modu, nu. Neviens nespēlē, vai? Jūs esat izlepuši reāli skatītāji. Jūs esat izlepuši, jums vajag, ķipa, es kā streameris saku, jau, skatītāji, nākat spēlēt PUBG zombie modu. Jūs tādi, ķipa, jūs nevis, jā, davai generāli, mēs nākam spēlēt, jūs uzreiz, man nav datora,
Man nav monitora, man nav pelītes, man nav klaviatūras. Vot, ja tu man nopirksi visu, ja tu man nopirksi vēl PUBG spēli, kuru ir pa brīvo, bet vienalga. Ja jūs man reāli, ja tu man visu izdarīsi, dāvanas būs tur, dāvanas būs, ja dāvanas tur nebūs, es nepiedalīšos. Vot jūs šitādi esat reāli. Jūs esat izlepuši jau. Jūs esat izlepuši. Tā neviens nerada. Jūs tādi esat reāli. Vot fuziks čista tāds ir. Jau, Silent, čau. Tev nedēļ atpakaļ vajag paziņot par PUBG, tad savāktos. Nu, vajag uz zombiju modu nesavāksies. Es domāju, uz zombiju modu pat paziņojot maksimums, ko varētu savākt, ir kādi 30-40 cilvēki. Uz kaut kādiem customiem varētu savākt, jā. Kaut kādus customus vēl varētu parastos, bet zombiju modu čista nē. Kāda Audi izloze. Kāds sakars ar Audi izlozi? Ilvar 18. Tev pat 18 gadi nav, un tu kaut kādu Audi izlozi gaidi. Jūs vispār izlepuši. Kaut kāds Ilvars 18 man prasa Audi giveawayu. Tu stulps esi. Kāds Audi giveaways, čari? Es Latvijā dzīvoju. Kāds Audi giveaways? Kad monsterīšu izloza? Nekad. Nekad nebūs. Actually, nekad nebūs monsteru izloza. Monster Energy izloza vairs nekad nebūs. Kad dzīvokļu giveaways? Jā. Mums vajag kārtīgu setupu, nevis AliExpress kā tev. Kāds? Labi, šitas bija week uzdirsiens, čāri. Šitas bija week uzdirsiens. Kad generāli leaked video būs? Nekad nebūs. Man jau nav nekādu leaked videos. Nekur neesmu postojis neko. Nekad mūžā nevienam neesmu sūtījis neko. Nekādas plikas vafelas neesmu sūtījis. Legit nekad neesmu sūtījis nevienai pliku vafelu. Nekad reāli. Nē, esmu savu, man nav ko līkot. Jā, arī esmu sūtījis. Nē, pliku čista, varbūt. Nē, esmu sūtījis. Tad tas jau bija tik sen atpakaļ, tur vispār. Man jau viss mainījies, man jau izauga jau divreiz lielāks, tā kā jau tā kā, nevajag jau reāli. Nu, ķipat nesapratīs. Kāda izlietnes giveaway. Pliku pakaļu gan jau esi sūtījis. What the fuck, kurš no puišiem? Nu, cipā, labi, pieņemsim ir puises un meitene, un kurš no puišiem sūtīs meitenei, cipā, pliku savu pakaļu. What the fuck, priekš kā? Nu, Wonders varētu, jā. Spalvainu vēl pie tam, jā. Es nezinu, īstenībā es nezinu, bet es esmu dzirdējis, ka meitenēm, cipā, uzbudina, cipā, puišu pakaļas uzbudina. Nu, cipā, tādas nevis tur kaut kādas nošļūkušas, bet tādas, cipā, nu, tādas formīgas, cipā, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, baigi nē? Nē, nu, ķipa, reāli, ķipa, es esmu dzirdējis, ka tā kā, nu, ka mums puišiem, ķipa, tur dibens, tur krūtis vai ne, tur un tā, un tur meitnēm, ķipa, vispār īstenībā labs jautājums, ot es būtu reāli kaut kāds, es būtu meitenes streamers, un man čatā būtu vairāk meitenes nekā puiši, būtu interesanti uzdot jautājumu, ķipa, mūsu puišiem ir skaidrs, ko mums nu, ķipa, kas mums patīk, vai ne? Vot meitenē, kas patīk meitenē, vēls viņas vispār nevar saprast. Nu, ķipa, augums kaut kādā ziņā, bet kas tā kā uzbudina pilnīgi. Liels deguns, Nu, ja liels deguns, tad, nu, jā, tad esmu reāli favorīts uzreiz, bet nauda, jā, true, Džekiņi, true, actually true, nauda, jā. Jā, rūki bazūki, jā. Satranētas rokas, jā, karoči, vēnas uz rokām, ne? Ir tā, ka vēnas uz rokām, bļo, man tādas dažreiz vēnas, man ir riktīgas vēnas. Vēnas, ķipa, uz rokām, man ir žoskās. Man ir pilnīgi, man paskatieties kādas. Gribat šito te parādīšu jums fokusu? Skatieties, pagaid, vajag sakačāt, Kas tur nav nekā? Tur irā, nevajag dirst. Tur irā, pagaidiet, man vajag pakačāt asinis, pagaidiet. Vajag pakačāt. Nē, nu agrāk bija vairāk, jā, protams, Rekur, man tur normāls vēnas spīd ārā. Jau man bail jau paliek. What the fuck? Karoči, skatāties, varu kustināt šito te. Skaties.
Bļē, nevar redzēt, ka es to vēnu... Ai, labi, pīskauč. Kauč, tad, kad man uzpamst vēnas, es to vēnu varu kustināt. Es to vēnu reāli varu kustināt. Visi to var. Nevar visi. Nevar visi. Es to vēnu, tur lielo vēnu varu kustināt. Viņi man tur tā kā čūskiņa mauc. Kaču nevar kustināt, es tikai varu tā kustināt. Parādi plaukstas. Parastas plaukstas? Kas ar tām plaukstām ir? Kādas netīras rokas, tas ir atspīd no ekrāna. Kājas arī parādīt. Kāpēc tev nagi kā Jāzepam? Nu, bļā, kā Jāzepam nav, bet vajadzētu nogriezt, jā. Nē, nu kā Jāzepam čista nav. Labi, ka nav kā Rupucim, Amungas nagi. Kāju nagi svarīgi, kāju nagi man nogriezti, bet man ir kā spalvains kājas. Bet man ir spalvains kājas tikai dēļ tā, ka es, karoči, kad trenējos peldēšanā, mēs uz sacensībām dzinām nost šitos te, matus. Un man tagad, kad aug. Un es, karoči, es vēl, kad jau, paaugos, man, karoči, sāka, zināt, uz pirkstiem augt, tipa. Uz pirkstiem augt matiņi mazie, un es tā nodomāju, vajadzētu nodzīt, un es viņus nodzinu, un man tagad prosta tur tādi no Ice Age, tā kā Ice Age, tas mamons bija, tas manīs viņam uz galvas tāds kušķis, man tādi reāli uz pirkstiem tagad kušķi tur. Nav man nekādas pirkstu sēnas, man prosta ir spalvainas kājas un viss. Man actually ļoti spalvainas kājas, jā. Tu neesi spalvains kā... Nē, kas tie... Raivīgs, es tev tūlīt nobanošu reāli. Tev tik L ir kaut kāda uzdirsiena vai joki reāli tik L. Nu, pilni nesmieklīgi. Ne, uz pleciem neaug, uz pleciem. Šeit man vispār nekas neaug. Man ne uz muguras, ne uz te, man nekur. Man vienīgais tikai vēl pie nabas bišķīt aug. Nu, no nabas uz dzimumu orgāniem, jā. Tur vēl bišķī. Bet tas ir tā, tur ļoti minimāli. Nav nekāds spēlējums man starp pirkstiem. Nav nekāda sēnīte. Tev nav spalvainas plaukstas? Nē, plaukstas nav spalvainas, nē. Plaukstas man nav spalvainas. Man redzat, man te mati beidzās. Pilnīga līnija, kā beidzās mati. Un viss. Tev sieriņš starp pirkstiem. Wonder, tev ir sieriņš starp pirkstiem reāli. Ej uz Bros Blades, tev kāju pirkstiem middle part. Ko? Bros and Blades? Kas ir Bros and Blades? Čāriem Venoms aiz nagiem. Kāds Venoms? Tev klavieru spēlētāju plauksta. Kādi klavieru spēlētāju? Pēc kā jūs nosakat, ka man klavieru spēlētāju plauksta ir kaut kāda? Kā var to noteikt? Man ir peldētāju plauksta. Pianista pirksti. Jā, vēl pēc horoskopa gan jau. Pēc horoskopa. Kāds testosterons? Kāds testosterons? Uztaisi vaksēšana streama, tā kā sleeping stream. Nē, vaksēšana actually ir sāpīga. Nē. Man Rebeka dažreiz, dažreiz, tā kā, teiksim tā, regulāri rauj, ķipa, uzacis ārā. Rauj uzacis ārā. Uzacu raušana tā saucās. Laikam, vaksē, nezinu. Karoči, dažreiz, zināt, puiši, ķipa, man te, te bišķīt jau pa daudz tur sāk aut, karoči, viņi man tā sāp, man tā nepatīk, bet, vajag raut ārā. Ne jau rausta, bet rausta uzacis. Uzacis rausta. Jā, sajiet vienā uzacī, jā, tikā džimagi. Tik traki man neaiziet, tik neaiziet. Viena uzacis. Pagad man actually te pa vidam jau kaut kādi baigie matiņi ir parādījušies. Jā, vajadzētu jau tā kā jau nodzīt. Tā, kas tas kaut kāds dance mix, kurš pie vēlna 90. pie tādiem sūdiem dejoja? Mums vajag kaut ko jautrāku. Šitādu mums vajag muzonu. Ja uztais laser epilāciju, tad mati neataug. Jā, es īstenībā biju domājis par laser epilāciju. Nevarēdz, man kā puisim laser epilāciju padusēs uztaisīt. Padusēs. Un pie nabas tā kā šito te.
Ko nozīmē, vai man paduses ir tīras? Pēc kā var noteikt, ka man ir tīras paduses vai netīras? Es viņas dzenu nost un mazgāju. Ķipā, ko es varu? Nē, bez spalvām. Nē. Tiem, kuriem padusēs ir lieli kušķi, reāli jums mīnus reputācija. Dzenat nost tos kušķus. Nevienam tie kušķi jums tur nav vajadzīgi. Viņi nepiedot jums nekādu ne vīrišķību, ne seksīgumu, vispār neko nepiedot reāli. Tā tu, kas nedomā, taisīt, domāju. Intīmajā zonā lazerepilāciju, ne? Jā, actually. Nē, ķipa, labi, intīmajās varbūt vēl nē, bet jūs esat, ķipa, kā jūs domājat? Ja jums būtu iespēja, jūs uztaisīt lazerepilāciju, ķipa, padusēs? Lai padusēs neaug mati vairāk. Šis tu uztaisi un viss tev padusēs neaug vairāk tie mati. Un viss tev nav jādzen viņu tur un tam līdzīgi. Tu dibenu vaksē? Nē. Bet varbūt vajadzētu, es nezinu. Tev bijuši brekets? Nē. Tu zini, kā sāp tā lazerepilācija? Nezinu, nē. Olā lazerepilācija, kas ir Brazīlijana? Ja dibenā caurumam mājās... Tur baigi daudz reizes jāiet uz to lazerepilāciju, ar vienu reizi nepietiek. Labi, bet tā varētu būt mazākā problēma, bet baigi sāp, ķipa? Tas palvains dibens vai prasa Rebekai, lai nodzen. Kurš dzen dirsu no puišiem? Es nesaprotu. Jūs man te rakstat tā, ka, ķipa, ka vajag dzīt, nedzenu. Nodzenu, ūsas vajag nodzīt, jā, ūzas un bārdiņu bišķīt vajag, jā. Bet kā jūs to... Labi. Jautājums pušiem. Sensitīvs, ja jums nav 8... Ne, īstenībā tas ir normāls higienas jautājums. Tas ir normāls, ja jums ir pat nav 18 gadi, puiši, jūs sakat, ka jūs kopjat aizmugurējo izeju, apakšai aizmugurējo izeju, jā? Tūpli, jūs dzenat nost tūpli, matus pie tūpļa dzenat nost, ja? Kā jūs to darat? Man vienkārši interesē, kā to var izdarīt. Kā to viens cilvēks fiziski var izdarīt? Pirmkārt, ja pat jums santus, bet interesanti, bet varbūt vajadzētu, es nezinu. Bet man bailes pamēģināt. Ja es pamēģināšu, man tur kasīsies. Ja es nedod Dievs, tur vēl sagriezīšos. Būs bandeģi kaut kāds jāliek. Tā. Aiziet skatīties seriāļčiku. Kādu olas kūšanās tehniku izmanto? Grūti pateikt. Tādu. Uz ātro. Tā, mums pēdējā bija... Kā saucās to pasākumu, kas notiek viņiem pēc sērijas? Ķipā, kaut kāds vakars, tur kaut kāds bija vakariņš, kaut kas tur tam līdzīgi bija. Kā to saucā? Kā to saucās? Vakara balīte. Nakts balīte vai vakara balīte? Vakara balīte. Īsti nē. Nav vakara balīte. Nav vakara, moš nakts balīte. Kāds klases vakars? Nakts balīte. Nē, arī nakts balīte, tad vakara balīte. Vakara balīte. Neko neatrod. Nevarētu būt tā, ka viņi izņēmuši ārā ir? Nē, ir vakara balīte, ir. Kuru mums ir jāskatās? Visticamākais pēdējā, vai ne? Pēdējā vakara balīte. Kas te ir, tā kā 4. Pirms pēdējā, vai tad mums ir jāskatās? Nē, vai tad pirms pēdējā? Man liekas, ka pēdējā, un tagad mēs skatīsimies pēdējo sēriju. Man liekas, es negribu vienkārši nepareizo ieslēgt un skatīties. Ja otrajā epizodē bija viena. Ko? Neko nesaprotu. Kad diena ir noslēgusies, jaunieši ir gatavi kārtīgai nakts ballītei. Tev, mīļo skatītāji, ir iespēja nedaudz ieskatīties, kā tad viņiem gāja. Tā ir īstā?
Nein, du hast es so, das uns noch gesagt. Tu filmēsi pagaidām? Laikam šitā ir īstā. Šitā laikam ir īstā. Tu esi saka? Kas tur skan fonā? Tūplānā galvenais paģams vajag šitā. Tas nebūs tūplāns. Bēt tās bildes. Mēs pēdējais bija. Pagaidi, nu tas nav īstais. Tā nav īstā, tas čalis tak ir izbalsots. Šitā tak nav īstā. Šitā tak nav īstā, tas čalis tak ir izbalsots ārā jau. Sanāk vajag vienu nākamo. Duckface no 2014. gada. Labi, kas tagad ir populārs? Kā tagad bildes meitenes taisa? Man atkal kaut kādi boti uzbruk. Tā, man moderatori ir čatā. Man boti atkal uzbruk. Kad diena ir noslēgusies, jaunieši ir gatavi kārtīgai nakts ballītei. Tev, mīļo skatītāji, ir iespēja nedaudz ieskatīties, kā Ko viņi tur dripo? Es zinu, viņa Kača moderatori man nav čatā. Tur nav viss redzams. Es reāli nerubīju. Es tikko nesen pievienoju 2 jaunus moderators. Kas ir? Kas? Nu, ko klusums? Mums ir pansionāts kaut kāds, nesaprotu. Ko klusums? Es nebļauju reāli. Es moderatorus čatā meklēju. Ieraksti. Es reāli meklēju šitā te moderatorus čatā. Man tikko biju pievienojis 2 jaunus moderatorus, viņu vairāk nav. Man vajag jaunus moderatorus. Tā, nu tā jau tur ar šito čuvaku jau uzbruk. Pagaidi, tā nelien vēl pie tā Marisa, jā? Vēl nelien. Kad sāksies actions? Cikos actions sākās? Šitā atkal pļūpē! Es jokos tā. Cik viņa var dzert? Desmitā. Vēlreiz ņēmu dzeru. Kontentē. Bet es neiedzēru, bet tagad nē. Pagājušajā nedēļā arī bija. Kad parasti esi live? Nē, es Tu esi tas pats šos. Es vakardien man jautāja, cikos es esmu live. Tipa, cikos esmu katru vakaru. Tad saka, kad es atbraucu šeit. Atkal tas pats puiks to pašu jautājumu pajautā. Maksimāli. Nu jā, 2 mēnešus vispār nebija dzērus, nu ko darīt. Tie, kas raksta čatā, var iedot man moderatoru, jūs neesat moderatoru statusa cienīgi un punkts. Tālūk. Tālūk. Nē, tonusā es biju. Nē, vienreiz bija tonusā. Čisti, jā, tonusā. Tonus gadījumā nav kaut kāda baigā bedra Jelgavā? Biļuk. Glok 3000. Zini, pēc tā, ko redzēju tā kamerā, es visu... Nē, nu es tā vienkārši dzirdēju. Es neesmu Jelgavā bijis tajā tonusā, bet es esmu tikai dzirdējis, ka tur visu laiku kaujās, ka tur kaut kas notiek, visādas nelegālas lietas. Varbūt tā nav taisnība. Pār nebrīnītos, ja es prikolu pēc brīvēc otram piņš sūkāt. Ko tu teici? Ko tu pateici? Paga, kur man svilpīta? Biļuk. Glok 3000. Zini, pēc tā, ko redzēju tā kamerā, es vispār nebrīnītos, ja es prikolu pēc brīvēc otram piņš sūkāt. Ok, čipa noraustoju. Wow. Viņi dara. Viņi reāli. Bļaļ, nu šitie 2 šiste varētu pisties, ne? Liekam likmes, kurš šodien mīcīsies vai nemīcīsies? Vai šovakar būs viss vai nebūs? Jo, rupuci.
Šitā jau pagaidi. Kāpēc viņa tur jau pie šitā liena fujaka? Pagaidi, ne, viņa ir virsū Marisam. Spēlējām. Kurām dēļ spēlējām? Kāds spēlē? Ok, tur viss notiek. Spēlējām. Tur viss notiek. Dai. Chill. Kas tas tikko bija? Čaris, skatieties, Čaris uzreiz apsēdās un kastīti pa virsu nolika. Čalis brikt gan jau. Brikt gan jau. Vajag nomierināties. Kādu Wonderu par modu? Viņš nav moda cienīgs. Viņš reāli man visu laiku nodirš un ierēdz par mani. Viņš nevar būt moderators. Jā, tieši webināri. Čau, Dīro. Problēmas ar webināru. Šotiņu vajag? Vajadzētu, jā, šodien paretināt kaut kādas 3 šotiņas līdz 190. Kas ta notiks? Kas spēlē? Kas spēlēs? Spēlējām. Aiziet krievu mūzika. Saimnieks Kauruka. Labi, kur actions? Kreisā roka uz zelta. Labā roka uz zilā. Kreisā kāja uz... Es aizju balu! Bļā, tāds pārtīs. Vai šitas legit, šitas atgādina kaut kādu klases pārtīju kaut kādā 8. klasē reāli, 7. klases vakar. Bet es īstenībā ar klasi nekad neesmu palicis pa nakti nekur. Legit. Es biju ar klasi visādās ekskursijās, bet mēs nekad pa nakti neesmu nekur palikuši. Labi, kas beigās notiks? Bļā, tik L. Jūs teicāt, lai es obligāti paskatos šito ballīti, viņi ir tik L ballīte, tur vispār nekā nebija. Tā kā vispār nekā nebija. Reāli L ballītes. Vispār tā visa sezona kaut kāda L ir. Bet labi, jādaskatās. Jau sākam skatīties, tad jādaskatās. Būs vai nebūs? Tā, būs vai nebūs. Pagaidiet, tā kur ir pirmā sezona? Kurā sērijā mēs palikām? Jā, pēdējā. Vispēdējā sērija šodien. Pēdējā sērija. GO3 piedāvā. Tā, mums vajag noskipot. Hei, šis ir GO3 realitātes šovs Būs vai... Un pats galvenais Kur tie intro jūs noskipot? redzēsiet vēl Latvijā. Ok. Visi varam skatīties. Intro noskipots. Jā, intro noskipots. Savādāk pusat $2 rāda intro. Čau, Fuzik! Sveiks, mans dārgo skatītāji! Čau! Esam nonākuši līdz šova pēdējai sērijai, bet pirms mēs sākam atskatīsimies uz iepriekšējām 5 sērijām, kas tad interesants bija noticis. Tātad, mūsu jaukajā namiņā ieradās 2 burvīgas meitenes, Skārleta un Sendija, kā arī 5 2 burvīgas meitenes. braši jaunieki – Kristers, Rihards, Maris, Toms un Roberts. Visi sapazinās un metās iekšā ne tikai džakūzī, bet arī ballītē, kas vētraini turpinājās visu nakti. Oi! Nākamajā dienā uz nelielām paģirām visi noskaidroja, vai krāpšana ir labi vai slikti, bet vakarā Kā krāpšana vispār var būt labi? Es nesaprotu. izbaudīja What the fuck? striptīzas tieņa piedāvātos labumus.
Pēc tam notika pārsteidzoša Tā, izbalsošana, iedzeram un čarīši. šovu pameta Skārletas mīlulis Reāli, kurš Roberts. atcerās Tomu. L-chatiņā. Naktī atkal turpinājās mežonīga ballīte, kur daži patiešām sāka palikt mežonīgi. Nākamais rīts kādam par pārsteigumu bija miglātīts, un savstarpējās attiecības Ko, sāka priekā, Džeki, šķobīties. mīnus viens šotiņš. Dienas laikā notika saliedēšanās pasākums ar seksa rotaļlietām. Par Tomu, bet par vakarā Tomu, no šova kuru izlēma izmet aiziet ārā no Toms šova. un savā vietā sarunāja atpakaļ Robertu. Dažiem šis pārsteigums bija patīkams, dažiem nē. Pēc tam sākās tetovēšanās ar flomasteriem un atkal iekšā nakts burz. Pagaidiet. Tur parādīja. Nu, ne jau tur parādīja. Nopietni bija? Es tieši iedzēru. Kāpēc es skatos šito kaut kādu atkārtojumu? Bija, ja? Bija? Pagaidiet, bija? Leģit bija? Robertu. Dažiem šis pārsteigums. Dienas laikā notika saliedēšanās pasākums ar seksa rotaļlietām, bet vakarā no šova izlēma aiziet Toms un savā vietā sarunāja atpakaļ. Tur nekā nebija. Tas bija... Money can. That was a money can. Davai no... Microphone. Toys. Children. Toys for children. For children toys. Children toys. Rokturis. Tāpēc, lai atjaunotu kiem, bet vakarā bija otrādi saplūcies un gribēs ātrāk prom. Nekā nebija. Jā, ir liels nogurums. Vispār var teikt, nav gulēts. Gribas gulēt. Bet nē, Kas tas te? Kurš montēja? Markus montēja, viņš pat normāli samontēt nevar. Paskatieties. Čalis prosta kaut kādu elementu ielika iekšā After Effectos un nenoņēma nost. nakts bija patīk. Kā tev šī nakts pagāja? Es šodien Kopumā labi? kopumā labi Atkal pagāju. piedzēr. Cik... Vai te var īstenībā redzēt, cik viņai daudz tonālā ir uzmaukts virsū? Jūs redzat? Jūs redzat, kā tā bilde izskatās? Jā. Kāds viņai špaktels tur ir? Zoska, vajag pēdējo skatījies vakara balīt, tikko skatījāmies. Varat redzījumais. Izlādēs telefons. 1, 2, 3. Nē, riktīgi špaktels. Riktīgi. Tā, tas ir tas, kas tajā ballītē notika. Kāpēc mēs skatāmies reāli ballītī, ja te rāda labākos momentus no ballītes? Ojoj, chill. Maris, pastāsti tu, ko labu vakar sadarījāt? Gājām pirtī, gājām džakūzī, atpūtāmies, dzērām. Uzspēlēm spēli? Trepi? Piepumpējās pa 2 reizēm uz augšu. Bija, Viņš ir pasīdēšanās ir sezonas, jūtams sagurums visiem. Visi tādi saguruši, mazāk grib balēties. Paldies tam nevienam, kas atgādināja. Un caur Džeju skan no fonā. Nu, tie ir tāds mierīgs vakariņš, ja godīgi bija, jo... Normāli. Es negribēju tā vajag arī dzert, bet, nu, bija interesanti tāpēc. Mēs vairāk tā kā pačilojām, izbaudījām tādu pēdējo īsto vakaru. Bļā, Rupuci, man tikko ideja ienāca. Rupuci, līdz kuram datumam tu vēl var pie tevis kaut ko darīt? Es domāju, ka mēs pat februārī varētu paspēt uztaisīt, sadarīt kaut ko. Rupuci. Līdz februāram, līdz beigām? Blin, davai, karoči, man ir nereāli laba ideja. Atradās pārīts vēl viens, Maris. Es nezinu, kā to nosaukt, bet tā kā viens otram ļoti patīkam, laikam. Tā to var nosaukt. Un, Tad ejiet jau darīt lietas. Mēs tur bučojāmies. Vairāk ne jau bučojāmies, tikai skusījāmies. Davai, ejiet, vajag tā kā Rupucis reāli pirmajā 10 minūtēs pabučojās un jau aiziet projām. Pēc tam dzen visus ārā no mājas. Man liekas tāds gādīgs, tāds uzmanīgs, tā kā redz, ka es kaut ko vēlos izdarīt manā vietā. Atnest kaut ko uztaisīt. Šodien arī teju man uztaisīt. Likās tāds mīļi. Jā, forši puisi. Es saltus nebija, kā iziet.
Nē, nu tā nebija. Tā nebija, es pajokoju. Forši jauka meitene, simpātiska arī. Un, Rupucis ir labs. Viņa tāda interesanta. Es pajokoju, tā nebija. Bet, nu, Es zobus mazgāju, kas bija, tad nekas nebija. Kad tu nesēji blakām, tad viņa taisa, kad rāmu. Tas ļoti nepatīk. Un vēl bija tas, kad, es nezinu, kāpēc, bet sēdēju telefonā un viņai kaut kas tā kā nepatikās, kad aizsūtīju vienai meitenei īziņu. Bišķiņ greizsirdīgi bija, jā. Protams, ka greizsirdīga. Tas ir normāli. Tu sēdi uz dīvāna ar meiteni, reāli, jūs viens otram patīkat, jūs tagad bez 5 minūtēm jau gultā tūt ņemsieties, un tu kādam tur kaut ko sūti, un kaut ko, labi, var visu kaut ko sūtīt, zin kā, tur varbūt viņš tur, nezinu, tur kaut kā darba darīšanas, vēl neskas, nevar jau zināt. Bet ja, tu čista čalis prosta tur čaukā iet, ko dari, un viņam blakus reāli tur dūdiņa, uz dīvāna, ne? Viss normāli, un varbūt tas viņa vienkārši apjautājās par to, kāpēc tāda, kas tā tad ir. Labāk. Normāli tas, ka visi ir saģērbušies un viņa kaut kādās vienkārši nakts drēbēs tur staigā apkārt. Par Maris man prieks. Atradis savu Čariko dirs, es nedzinu. Bļāļ, Rupuci, tu esi idiots. Čariko dirs, es nedzinu nevienā. Galvenais, ka Rupucis piekrīt pirmajam faktam, bet nepiekrīt to, ka viņš dzen ārā mūs. Visam pārējiem Rupucis reāli piekrīt, bet tas, ka viņš mūs nedzen ārā no mājas, tam viņš nepiekrīt. Lai viņi turās, čelo jau kopā. 130. Runājās. Reāli Rupucis, reāli sevi nodeva tikko. Nepiekrītu nosodu. Labi, būs šovakar kaut kāds vai šodien? Vai tas ir rīts? Nē, tā bija nakts tā ballīte, pareizi. Spēlējam Twister vēl vienreiz. Jā, to mēs jau redzējām jūsu Twisteri. Ritīgi satus. Spēlēja tikai meitenes, ko tad puiši? Ko viņi var darīt? To, kā Pirms kā mēs skatījāmies to sūdu iepriekšējo, jo šeit reāli labākie momenti šeit ielikti. Opā, to mēs neredzējām. Viņi 5 no rīta. Viņam prasa, tev negribās ēst? Es vienkārši guļu, es guļu. Nē, viss kārtībā. Vienkārši smieklīgi. Es esmu piedzērsties. Un man ir... Viņa atkal pillāja. Mēs diezgan īstenībā vēl gājām gulēt. Mēs kuros 4:30 tikai iegājām vispār istabiņās. Tas nebija vispār beigas vēl. Mēs iegājām, tā kā sagatavojāmies naktī. Bļā, čalis normāli aizgāja nomazgājās, tā reāli smirdīgi ar savām pēdām tur kaut ko viņu aiztiek. Aizē nomazgājies reāli. Tad pēkšņi tuk un Sandy ienāk iekšā ar savu lazāņu. Un tā ritīgi tā forši. Vēl kāds 20 minūtes parunājām, visi smējāmies. Kniks, Es beidzot istabā viena pati tam. Kāds? Aizgāju viena pati gulēt. Kā tu vari zināt, ka kādam tur kaut kas smird, Čari? Mēs bijām ar Marisu kopā vienā istabā. Tev patīk, ka tevi apčubina? Jā, protams, kurai sievietei nepatīk, ka vīrietis viņu apčubina. Nē, nu tur jau... Oi! Un redz, mēs esam visi vienā čupā, un tad liekas reiz jā, ka tā kā varētu, bet kad tu izies... Jūs domājat, viņš tur slidina? Nē, nu, ķipā tā kā... Mūvīt kā bija, tā kā viņš jau slidinātu. Viņš vienkārši berzējās. Statisko elektrību. Varēs redzēt? Pagaida, vai ķipa, ja varēs redzēt jaunieši, tad sorry. Es ārā, nezinu, viss darbs sāksies, visas tās savas lietas, vai tā kā varēs arī apvienot. Es esmu Jelgavas puse, viņš ir Tukums. Nekas nebūs var atzīt? Tur baigi tālu nav, bet, neesam mēs tā blakus uz vietas. They are doing... Es noteikti vēlāk. Jā, tur aizgāja!
Tur aizgāja, tur čalis ielika reāli picu krāsniņā reāli jau sāka jau tur yoga, this is yoga. Tos kaut ko arī ārpus. Yoga, they are playing Twister. Vismaz pakomunicēt, saskaties, uz ko kāds viss Under sheets vai kā tur. Paga, vot šito momentu es nesapratu. Vot kas tur tagad notika? Vot viņi tagad izdarīja lietas, jā? Un viņi ķipa vienkārši, viņš tā kā, es vienkārši nesaprotu, kur ir nobeigums. Normāli cilvēki izdara lietas, nomazgājās un iet tā kā gulēt, vai tā kā kaut ko, tālāk kaut kā. Viņš tā kā viņš tā kā pabeidz lietas un ķipa, un ejam gulēt, ķipa. Tajā sanāk, viņi neko neizdarīja. Kā var palagos un pēc tam gulēt tajā visā tur? Čari. Tātad viņi būs šova otrais pāris? Cerēsim. Savādāk mums vieniem pašiem gadlaicīgi jāpaliek. Šitie nemīcīsies? Cik neinteresanti, vien tikai. Bet arī, viņa atnāca uz šovu pirmajā dienā, un viņa jau pisās ar kaut kādu Marisu? Vot kā jūs uzskatāt, tas ir normāli? Šis laikam ir īpašs brīdis, jo šīs būs pēdējās dienas pārunas. Jo, visiem! Kā jums iet? Viss normāli? Kā pavadījāt? Jā, viss nav šķīsti. Forši! Zini, kā es vakar lasīju, biju vakar vadītājs, domāju, Roberts. Es uzskatu, ka tas nav normāli. Tas galīgi nav normāli. Man šodien, zini kā, slikti. Man vispār neiepazīst cilvēku. Vispār nekādas priekšspēles nav bijis. Tikuši līdz pēdējai dienai šovā. Būs vai nebūs? Kā pavadījāt šo nakti? Ko mēs darījām? Cikos mēs gulētē gājām? Atcerieties par... Nē, es nezinu. Cik okšķis liekas, tajā momentā vispār neviens pat pulksteni nedomāja. Jā. Es atceros, bija kaut divi. Jau cidalu. No Džeks laimīgs izšāva beidzot. Tu noteikti atceries. 4:30. Es iegāju. Sēdēji pie mums atnāca lazāņu apēc. Tad 2 minūšu prieku un sev guļam? Nedirs, 3 minūtes. Tas arī vienkārši sāk sildīt 3 minūtes, ok? Es teiktu, ka mēs pavadījām ļoti labi šo nakti, kā jūs, ne? Trūk vajadzēja. Labi, jā. Nē, tas, ka nebija izgulējies. Tā savā ziņā bija ļoti labi. Kāpēc tas fujaks tajā pašā hūdijā visu laiku? Tā kaut kā jokaini, jocīgi. Jā, tas bet viņam pie dies, viņš vienkārši tur čilo reāli. Varbūt kopumā kādas ir spilgtākās atmiņas. Viņš īstenībā ir visnormālākais no visiem, tas BMXeras vai kas tas, kā viņa Tomas. Viņš ir normālākais no visiem. Viņš atnāca, viņš reiz saprata, ka viņš ir kaut kādā bedrē atnācis, un viņš prosta pačilo ķipa līdz beigām. Atziņas un komentāri par šovā pavadīto laiku. Cik šeit sietiem melniem matiem ir gadi? 28? Kaut kas pavisam tā kā... Ko gluži varbūt negaidīju. Nē, protams, es gaidīju tā kā, reāli 7 diennieku, ka mēs visu nedēļu nokodīsim. Kas tā arī notika. Bet bija, nē, protams, bija ļoti daudz. Nē, viņš saprata, ka viņš ir iegrābies, kur viņš ir atnācis reāli. Tā kā jauni cilvēki, tā kā es domāju, kad jūs... Kad mēs būsim tā kā, mēs esam draugi, mēs jau reāli, mēs tā kā pazīstam viens otru. Jā, draugi, pa nedēļu. Kurš katrs kaut ko jau darīs tā kā nākošo. Bet jā, ritīgi forši sajūt, kad cik jums ir draugi? Vat reāli draugi. Cik jums ir reāli draugi? Labi, varbūt bišķi mums bija kaut kāds saķeršanās. Tas viss beigās ir tik atrisināts un beigās mēs esam forši pavadījuši laiku. Visi pārējie tādi, Ļoti forši šovs, bet, manuprāt, daudz ļoti emocijas visāds, gan kalniem, gan palējām. Visādas aktivitātes, striptīs, kas vēl tur nekas Jā, viens no labākajiem. Vot, Gof, vot tu, Gof, davai, vot es tev 3 naktī piezvanīšu, ka man ir dirsā reāli, vajag helpu. Tu pat klausuli nepacelsi. Jā, jūs esat draugi, bet jūs neesat tādi, tā kā, pilnīgi, draugi. Jā, es to iemācījos, es reāli to iemācījos. Tad, kad man bija 18 gadi un es nopirku savu pirmo behu, un man viņa fucking nomira automazgātavā, reāli neviens no maniem draugiem neatbrauca man palīdzēt. Viens tikai atbrauca. Visi pārējie sēdēja mājās spēlēt CS-u. Un tad es iemācījos, ka reāli, ka, tie nav draugi. Jā, bija viss kaut kas interesants. Diezgan krūti, es nezināju tiešām, ko sagaidīt. Atbraucot, bija diezgan labs iespējas. Uzreiz jau ar aktivitātēm, vakarā vēl karaoke. Iedzēsim par real draugiem. Un
Jā, jautri cilvēki, jautri pavadīts laiks. Es gaidīšu Žanas otru sezonu. Es nezināju, kā būs ar tik daudz cilvēkiem dzīvot tik ilgi, bet tā kopumā bija forši. Kāda plašāka atmiņa? Jā, ir daudz spilgtākie momenti. Daudz to neatceries. Es neko neatceros. Spilgtākās atmiņas, kur neatceros. Priekā. Ko man teica, ka es tā darīju? Par īstiem draugiem. Spilgtākie stāstījumi par viņu. Es neko neatceros. Rītīgi kulbī man patikās iejusties, kā visā tajā realitātes šovā. Rītīgi forši bija. Patikās tas ritīs. Vai patīk man tas lidno dzēriens? Ķipa jāgeris? Roki dziedāt. Patikās. Viss Ja nu kāds beigās tas Roberts ar to čiksi palika kopā arī pēc šova. Jā? Ok. Es dzeru Lidl jāgeri. Es dzeru Lidl jāgeri. Actually, tie, kas heito Lidl dzēriens un saka, ķipa, fake tur kaut kas, čari reāli maksā kaut kādu uz akcijas tur 8,99 garšo tieši tāpat reāli. Ideāli. Man prieks arī, ka jūs palikāt. Nē, tas nav ēd. Tas nav hashtag ēd. Man neviens nesamaksāja par šo reklāmu. Pats pirku. Hashtag pats pirku, pats Elvīts gatavo. Kristers, jā. Šautauts Elvīts Kristers. Kristeram, Rihardam, visiem pārējiem, kas Bet bija. sastāvs? Kas vēl bija? Vai ķipa Rihards Laure. jāgeri. Sastāvs normāls. Laure. Nu jā, man ir kaut kas jauns nebijis. Interesanti dzīvot kopā ar daudz cilvēkiem. Un paldies jums, ka mani pieņēmāt, jo es jūtos pieņemta. Žēl, ka es tos traktīs nokavēju. Šītas čalis vārdā Papa Petrošam visu dienu neliek man reāli mierā. Jā, bro. Ko tu pateici, es nedzirdēju. Sveicināta, Raimond Leja. Tu teici, ka man atzvanīsi. Petro, tev nenotika nekas traks? Es sapratu. Nē, es gribēju, labi, nekas traks nenotika. Es turēju tu no darbā. Jūs arī viņš ir klus? Čat. Tu esi baigi klus, Petro. Klusa saka? Jā. Klusa ir? O, šitā labāk. Mikrofon bija tā. Ko tu? Es domāju, tu gamblo šodien, bet kaut ko es saprasas. Kā tu izdomāji, ka kāpēc tu to pateici? Tu zini, kas tagad čatā būs reāli ar šitiem. Nav nekāds gamble, man nav naudas. Visa nauda būs 10. datumā reāli. Kad tev auga atnāks, cipā? Nē, 10. datumā pie Rupuča. Brauks ciemos pie Rupuča? Nē, es šodien Discordā pateicu, es strādāju. Strādāju. 9. Lietuvu braukšu. Man nav brīvas dienas. Kāpēc, ko tu Lietuvā darīsi? Nē, es darīšu Hunteram. Viņš teica, lai es braucu, gribuši, lai viņam skumji nebūtu, lai kopā brauktu. Viņš uz tevīm reāli saturu taisīs. Liks tev iekšā TikTokā, Instagramā reāli. Jā. Tad viņš maksā naudu man. Nemaksās tev nevies nekādu naudu. 30%. Taisīsim uz tevi reāli saturu uz tevīm taisīsim. Jā. Kur tu jau emotu jau ieliki manējo jau? Kādu emotu? Es nekādu emotu neesmu ielicis. Vakardien to emotu. Kur? Kādu vakardienu emotu? Iemetāt Discordā, ka vakar pie Rupuce, kur es to rādīju tur. Jā. Kādu emotu pie Rupuce? To tu jau pats vakardien to gifu uztaisīji. Es neko netaisīju. Ko nevajadzēja rādīt? Tu pats piecēlies un sāki reāli tur... Tāpēc, ka es labākais, es īzi uzvar bija man, bet... Es mēģinu pielikt to favorītos. Tā, tie, kas vēlās redzēt Papa Petro gifu, var ienākt manā Discordā. Es iemetu čatā, varat paskatīties. Logo, pizdēji logo. Tu redzēji, kas ir... Man tajā Discordā jāiet, ja? Es jau esmu tajā Discordā. Tajā Discordā tev jāiet, tajā Discordā jāiet. Tur 18. datumā mums PUBG jāspēlē. Tev jāpatrenējās Papa Petro ir. Kāpēc? Es domāju, cipā es vakar slikti nospēlēju? Nē, vakar pēdējā spēlē ļoti labi nospēlēju. Tāpēc, ka man neviens nepalīdzēja vakar, bet es neko nevaru izdarīt. Nē, viss bija labi. Zini, kā cilvēki karu laukumā nepamešt? Jā. Kāds sakars tagad ar to bija? Pētev, mēs te runājam par draugiem. Pētev, cik tev ir draugu reāli? Tā ir reāli draugu, jā. Reāli draugu? Jā, reāli draugu. Nezinu, man ļoti daudz.
Nevar pateikt. Pirks nav tik daudz, cik... Jā, tā kā reāli draugu tev ir tik daudz? Nu, tu man skaities kā reāli draugs? Nu, es nezinu, tu jau izdomāt reāli draugs. Nu, es domāju, es nezinu, kā šādi domāju, Raimots ir man reāls draugs. Nu, es domāju, tu esi reāli draugs, tāpēc, ka, zini, kā tie fakti ir, tāpēc, ka, cik mēs kopā jau ar tevim pazīstam jau? Jā, es 8 tev gadi. reāli kaut kādu 8 gadu, es tev nereizi neesmu noskamojis tevi reāli. Jā, Raimots nav noskamojis draugs, es jau nezinu. Es ar Raimondu... Es neko tev līdzi, jā, es nezinu, ko tu tur moši apdirsi, moši ir... Nu, nekād neapdiršu, reāli. Nu, nezinu, šāta viņš varbūt apdirši, es nezinu, es to, man laika nav uz šito platformai. Ja pēc tam pasāc nobēt hujo vai... Tāpēc, kā, nu, es sapratu, citi cilvēkiem ir ģimenes, viņi aizņemt, es kā vientuļš cilvēks esmu, nu, nav ģimene, es varu palīdzēt, jā, reāli, es viens pats daru. Un, kad jau grūtās dzīvē to nevar izdarīt, tad es reāli zvanu. Nu, man ļoti reti, kas palīdz. Nu, tā. Es nesaku pa tevīm, nu, tā reāli. Tā man, ko vajag cipai, jā, reti palīdz man. Godavāt. Es negribu paslavēt sevi, jā, nu, es tā ir vispārīgi. Jā. Jā, nē, tā ir. Vispār aizdot naudu kādam, vispār nedrīkst naudu, aizdot. Saprot, es arī citreiz, kad paprasu naudu aizdot, nu, citreiz kaut kā, nu, nesareicināju līdz augam, jā. Es reāli, es 100% es atdodu cilvēkam, es viņam pasaku, kurā datumā, es reāli viņam atdodu, jā. Nu, ir cilvēkiem, kuri daži, es devu naudu tur apmēram, tur, nu, 10, 15 eiro, jā. Jā. Nu, es jau neskatu, viņš arī pasaka, kurā datumā, jā, nu, kurā datumā, viņš skatos tā datuma pagājuši, pēc tā datuma nedēļa paiet 2, 3. Nu, man jau tas nav jāskat viņam pakaļ kaut kādam 10, 15 eiro. Viņiem jā, bet viņš bet tā, cipā, tava draudzība ar viņu maksāja 15 eiro. Vai visu? Jā, tas cilvēks, pēc cipā viņš zina, viņš pēc tam es zinu tās maskas, es aizmirstu, man tur neizmaksāja, cipā, nu, zinu kā... Es atgādināšu, man joprojām ir viens draugs, kurš man parādīja 1250 eiro. Nu, jā. Nu. Joprojām, jau no 2018. gada. Tas ir cik? 6 gadi. Nu, es sapratu, tu man stāstīji vienreiz. Es negribu teikt, jā, tu man stāstīji, jā, vienreiz. 6 gadus jau parādā ir. Grūti atdot. Inflācija. Kāda inflācija? Kāda krīze? Krīze. Kāpēc viens čuvaks iegāja čata uzrakstīja? Tas nezinu, man šitas besjot, šitas Kas? Dai. Uzrakstīja Petros Vēs Jurka. Pričom tad Vēs Jurka? Nezinu, šitas čalis Petros, un visu dienu jau kaut kādu sūdu raksta. Tā jau to dodam. Davai uz cik, Petro, davai uz cik. Blēt, uz mēnesi nākoja. Davai, viņš jau raksta jau kaut kādu sūdu visu dienu reāli. Šito cilvēks nesaprot, pričom tas Jurkai, blē. Es nesaprotu, ko jūs man kaut ko... Un šito cilvēks raksta kaut ko līdzi man kaut ko, blē. Es nesaprotu... Ne jau aizdevi tādu summu. Jā, es aizdevu. Es pastāstīšu, man nav ko slēpt. Man pie dirs jau reāli. Es ar to cilvēku vairs nebūšu draugs. Kaut es ar viņu biju draugs visas savas bērnības. Tas ir bērnības draugs, vai ne? Un mēs ar viņu draudzējāmies, nu, cipa kaut kādus 10 pāri gadus. Un viņš paņēma kaut kādus tos ātros kredītus, un viņš vienā brīdī vairs nevarēja atdot tos ātros kredītus. Viņš paņēma vienu, lai nosaktu vienu, viņš paņēma otru, un viņš vairs nevarēja, viņam vajadzēja palīdzību, un es kā labs draugs palīdzēju. Es aizdevu, kopā bija 1500 eiro. 2018. gadā es atgādināšu, ka tas bija 6 gadi atpakaļ, tad vēl pusotra paka, tas bija pusotra paka, tā kā. Un man nācās 2 mēnešus, viņam visu laiku, tā kā, es jau pēc mēneša sapratu, ka kaut kas nav riktīgi, un man nācās viņu visu laiku tīrināt, un tad viņš 250 atdeva, un pēc tam viņš pazuda. Un tad viņš jau pēc tam pāris gadus, katru gadu sākumā, šogad obligāti atdošu. Nē, tad viņš cilvēks neatdos, blēd. Atdos. Kāda ir lieta, ka neatdos? Atdos, tas ir...
Viņš varbūt iedos tev kaut kādu vēl 300, saproti. Viņš nevar vadu. Neko viņš neatdos. Tas ir, es to naudu varu aizmirst. Tas uz redzēšanos. Jā. Es vienkārši nesaprotu, kā tiem pašiem cilvēkiem, ķipā, viņiem tā kā bija actually grūti dzīvē vienā brīdī. Nu, tā kā actually dirsēti tur. Es tā kā visu nomaksāju, tā kā palīdzēju, vai ne? Un tu fucking nevari 50 eiro mēnesī kaut vai skaitīt vienkārši, cik vari. Tur pat 20 eiro mēnesī, jo viņš jau sen pa 6 gadiem būtu atmaksājis. Nē, Raimond, es vēl pastāstīšu. Tā ir daudz informācijas nepateikšu. Ir tāds cilvēks, tas ne manā darbā, vienam citam stāstīja. Viens cilvēks ļoti daudz aizņēmās. Es nezinu, kā viņi vienu otru nezināja. Tu cilvēki, ka ļoti daudz arī aizņemās naudu, tas cilvēks nenormāli. Tas nav tā, ka tavēs tur 1200. Uz katram cilvēkam tur normāli, tur pa štuku, 2 štuku. Citi cilvēki dod. Aiz Bračkava tu uzprasīšu savu 1000. Viņš man neiedos, saproti? Bet nedod, arī pareizi. Jā, Bračkava man to, kas vienīgais to, kas ģimenē, viņš nedod, blē. Viņš saka, nē, blēt, arī no vienas puses pareizi. Tāpēc, ka skaties, tu iedosi naudu, neatdosi, draudzības vairāk nav. Atdosi, tāpatās jau tā draudzība jau tāda ir, ķipa, tev naudā, tik stūbi, ķipa, jebkurā gadījumā ir tā kā mīnus tajā aizdošanā, tā kā. Tas ir, jā, tas ir, man ir cilvēki, kas var aizdot, jā, es viņam atdodu, es viņam pasaku, apmēram man tur 10 auga, es viņam 10 saku, es tev atdošu, jā, es viņam atdodu, tajā dienā jādod viņam, bet, Nezinu, es pēc tā gadījuma sev apsolījos, vai es dzīvē nevienam nekad neko neaizdot vairāk, viss, man piedīrs reāli. Es vienalga saucat mani kā gribat, nezinu, tur es neko nedošu. Neiet runa par kaut kādiem tur 10, 20, 50 eiro, ķipa, tas ir tāda, sīkums, ķipa. Ķipa, tur, ja tu man pateiktu, ģenerāli man vajag 50 eiro, tad, protams, iedotu 50 eiro. Bet ja tu man pateiktu, ģenerāli man vajag štuka, 2 štuks, tev pateikt, nē. Sorry, es tev pateiktu, nē. Man vienreiz jau apisa, bet man vairāk nevajag, paldies jau. Varat noties, vēl ko man patīk. Čatajā prasa tev 20 eiro. Nedošu. Kā? Nē, es runāju par kaut kādiem, par draugiem runāju. Mani apisa, ielieciet sevi manā vietā. Kāpēc, lai es tagad reāli kādam vēl uzticētos? Es neuzticos. Tagad mēms būs. Raimonda Diskordā rakstīs, davai, Raimonda, iedu man 20 eiro, 30 eiro, nevar iedot. Tagad ir tik reāli būs, tagad reāli Diskordā rakstīs, Raimonda, iedu 10 eiro. Cik tu jau dzer aukaš, bet nā. Pagad, kurš šitas šots ir čat? Tas ir 4. Man liekas, es jau izdzēru 4 šotus jau izdzēru. Pirmais rakstīt. Es laikam tur, šito te. Es tur nenoņēmu vienu. Nevar būt, ka 3. Nevar būt, ka 3. 4. Jā. Es domāju, vispār neviens šots nav izdzērs. Tā 190 ir. Nē, ziko, vakar, Ruputs to spēlē. Man ļoti iepatikās tas spēlē. Nē, forša, viņam vajag sataisīt, jā. Bija ļoti smieklīgi bija. Jā, viņš bišķiņ tur bez skamēt pa daudz. Žēl, ka čats nav redzējis, tavu skatītāju moši ir redzēt. Man ļoti patika. Vajadzēja vienalga, ko tu kaut kādu, Rupucim kaut kādu mini-balvu, nesaka, tur reāli... Nē, tas ir sākums, viss kārtībā. Viņš varbūt saņemsies, sataisīs riktīgi, pasauks vēl cilvēks, un būs forši. Tas ir riktīgi ļoti. Mēs esam seriāla vidū, jā, es zinu, ka mēs esam seriāla vidū, mēs to parunāsimies ar Petru. Mums tā īstenībā tāda, normāla saruna. Tā īstenībā pat jums, kā skatītājiem, varbūt pieredzējušiem cilvēkiem, kuriem jau tur ir 25 un plus, varbūt tas ir tā jau, bet tādiem jauniešiem, kuriem tur 17, 18, 19 gadi, tas jums īstenībā ļoti izglītojoši. Es nezinu, kā tagad tādi jaunieši, kā īpaši, nezinu, pa visiem. Tagad ir vispār, pieņemsim kaut kādu meiteņu ziņā, Petro, tagad ir tik traki. Es nebiju domājis, ka ir tik traki. Tu vispār dzirdēji, kā tagad mūsdienās tur 18, 19, 20 gadīgās meitenes uzvedās? Šausmas. Es jau ļoti redzu pa ielām, es ļoti redzu daudz origo, kā uzvedās bļau, kā šitie psihomāni. Es ļoti daudz viskur redzu pa pieturam,
Nu, es nezinu, vispār. Nē, nu tur varētu neiet par kaut kādiem origo, bet par tādiem, ka kaut kādās attiecībās. Nu, agrāk kā bija, pat manos vēl laikos, 10 gadu atpakaļ, ja? Kā bija. Nu, ķipā, nu, ja bija, ja ciemā, nu, tur kaut kādā, nu, uz 100 cilvēkiem runājot, bija kaut kādas 5, nu, šļuhas, kur zināja, ka viņas ir, nu, tādas, ja? Tad tagad katra vispār, es tā saprotu, ka katra, jā, tagad ir normāli, ka tu esi, pieņemsim, tev ir draudzene, ja? Nu, vai draudzene, jūs ar viņu, nu, tev normāli draudzene, jūs satiekaties vai ne, jūs tur viens otram patīkat, nu, visforši, ja? Jā. Bet viņa dzīvo kopā ar savu draugu kaut kādu bijušo. Vienā dzīvo. Zini kā, mums kādreiz, nu, redzi, man audzināja vairāk Oma, ja? Viņi vairāk, nu, tā mācīja, kā jādzīvo. Saprot, tad tas bērni, kad, es zinu vēl vienu cilvēku, apēram viņam Hunteram, 2 meitas, ja? Kaut ko slikti izdarījis, kaut ko tādu, viņš reizi, nu, naказание. Siksnu uzreiz ņem, sit uzreiz. Nu, kaut kā tur atņem tur telefonu uz nedēļu, mēnesi, tur kaut kā cipat, lai tur, nu, visādi kaut kādi, nu, tādi naказание, ja? Mums kādreiz, nu, kaut ko vienkārši saproti, tas ir tik traki no visām pusēm, tas ir traki. Tā meitene vispār nerūpīja, ko viņa dara. Nu, tādā ziņā viņa dzīvo kopā ar savu tā kā bijušo draugu, satiekoties ar jaunu puisi. Un vēl trakāk ir tas, ka tas jaunais puisis joprojām ar viņu tiekās, zinot, ka viņa dzīvo ar savu tā kā bijušo. Tas ir vispār, what the fuck, reāli. Es nesaprotu. Es arī nesaprotu šo dzīvošanu, tas ir šitie visi, nu, tas ir ļoti grūti. Nu, ne tikai par dzīvošanu, saprotu, ja tur meitenes var tur klubos vienkārši tur no sērijas, jo ejam un viss, tipo. Saprotu? Nu, ķipā, prostā ejam. Nu, tu tā kā, kas tas ir, ķipā, tur kaut kā. Ejam, bet. Es nezinu, bet tas ir jākontrolē, tas ir ļoti arī grūti. Nu, atkal liekas, ļoti skatās mantisko. Nu, es nezinu. Man nav jāsmas. Es vispār pa klubiem nestaikāju tik daudz, cik tur kaut kādos pasākumos piedalos, atnāku tur uz kaut kādiem atklāšām un tam līdzīgi. Nu, tā ķipa piekdienās, sestdienās iet uz klubu, nu, es reāli ne. Pēdējo reizi tā biju pagājušo gadu, tā biju. Bet to es ar Rebeku biju. Man liekas, tajā firstā mēs tur bijām. Man arī apmēram draudzenes sen tur 10 gadu atpakaļ, tur, kad kopā dzīvoja, tur 15 gadu atpakaļ dzīvoja, kad man arī bija pirmā mīlestība. Pirmie 2 gadi ideāli, viss superi. Es dažādi divos darbos strādāju, lai būtu viss ok, ar naudiem, tur būtu viss normāli. Man nekad nebija žēl visu laiku, bet, zini, kā dažādi... Reku raksta, sagāja kopā ar meiču, un viņa tikās ar bijušo ķipa draugam, tad vēl piedāvāja man ar viņu iet ārā. What the fuck, reāli? Saproti, i pēc tam, es tā sāku par sevi, pēc tam ir viņai draudzene tāda, nu, arī tāda, var es pizdzēju, nu, cipa tāda. Jā, ir draudze, ot viņi satikās, sačakarēja viņai smadzenes, jā. Es kaut kā vienu dienu atnācu, kaut kā jocīgi, es atnācu no darba, atbraucu, viņi tāda atskrēja, kur tu, es saku, bija, es tur, man jau bija jocīgi kaut kāda. Pēc tam es viņu noķēru ar citu šālabē, es viņu pasūtīju uz 4 stūriem tajā dienā, viss, nu. Ja tas bija pirmais mīlestība bija, nu, viss, nu. Prosti izmet ārā, bet, nu, viss, nu. Nu, pareizi. Īstenībā ir ļoti arī, ir daudzi, nu, puiši, kuri, tā kā viņi nemaz nepamana, kā viņi tiek manipulēti, ķipa, tā kā, kā viņi tiek manipulēti. Jā, nu, ķipa, tā kā viņiem tā kā aizmiglojās acis, tā kā kaut kādas rozā brīles uzliek. Tā ķipa sieviete tur, es nezinu, kādā veidā tas sanāk, bet ķipa viņa tur iet pa kreisi, viņa tur tusējās, neko nedara, vispār nekādas pievienotās vērtības viņai vispār nekā nav. Bet tajā pašā laikā tas čuvaks nevar neko izdarīt. Ķipa, viņš nevar viņu izlikt ārā no mājas, viņš nevar viņai neko uzdirst. Ķipa, jā. Vēl es gribu pateikt uzreiz jauniešiem,
nedaries sūdi, kad apmēram cilvēki, apmēram viņiem pirmais mīlestība, viņš dara savu pašnāvību. Jā, tas vispār, jā, par to vispār draugi, nedomāt, te sievietes kaut ko jūs tur dariet pašnāvību. Jā, beidzot, tagad mūsdienās ir idiotam var būt, tu savu dzīvi, tas ļoti dzirdēs pēdējā laikā ļoti daudz cilvēku to darbu, te sievietes aiziet, bet šito, šausmas, jūs dzīvi atdodat ne par ko, bet... Labi, Petro, mēs iesim tālāk seriālu skatīties. Paldies tev par intelektuālu sarunu. Pasaki čatiņam tā ar labu nakti tev jāstrādā. Davai, Petro, tā. Paldies, ģenerāli. Paldies, Petrom. Ienāca, pateica labus vārdus. Paldies, Zāli. Tāpēc tiks izgāja ārā. Tā, labi. Kā vai tak domājot par to? Kur dabūja Monsters? Jā, paldies jums. Mums bija, es domāju, mums bija ļoti labos draugos esmu ar Monster Energy. Ļoti labos draugos ar Monster Energy es biju pagājušajā nedēļā. Šonedēļ es esmu bišķīt sliktākās attiecībās ar Monster Energy, bet joprojām esmu draugos ar Monster Energy, līdz ar to man dažreiz atnāk Monster Energy. Tagad tā domājot, sēžot, nevarat atcerēties. Pēc mums skatīsimies un vienkārši. Nebūs dzīvojis, nē. Šodien izbalsošana nebūs. Bet būs laimīgo. Hvala, paldies vēl pa Eriku. Tuvākā laikā būs PUBG ar skatītājiem. Ar skatītājiem? Nezinu, godīgi teikšu, nezinu. Vai ar skatītājiem, bet martā būs lielais turnīrs ar streameriem. Bet ar skatītājiem mošu uzmauksim kaut ko. Pār noskaidrošanu. Vakar tika paziņot noteikumi, ka istabiņās būs tikai pār šo noteikumu izpildīs Kārlita un Roberts, kā arī Ras un Maris. Līdz ar to tikai šie divi pāri izlems savu tālāko attiecību likteni. Sainijai un Tomasam šis šovs ir noslēdzies. Paldies par piedalīšanos. Paldies! Šovu kaut kur kaut ko gan satusēt, gan satikties. Un lai jums izdodas. Nezinu, kas jums vēl būs šodien jādara. Savā starpā jācenšās. Nē, tāpat Zāle. Es netaisīšu. Brīnis, tev galvā bija šodien PUBG toči nebūs. Varbūt rītdien varam PUBG kastamu attiecības arī nemaz meklēt. Es atbraucu šeit atpūsties vairāk. Varam varbūt kaut ko izdomāt. Tā, bet īsti tā simpātijas arī man pret nevienu tā neradās. Šodien toči nebūs tādas simpātijas. Paldies par kompāniju. Tas ir fināls? Nesnāca atrast pāri, bet šeit atbrauc labu laiku pavadīt un atpūsties. Es esmu ļoti nogurusi. Man jau gribējās mājās braukt. Un jā, paldies. Lūdzu. Čau. Viņai viens make-ups reāli visu nedēļu noturējās. Nē. Vienalga. Vot. Nē, man vienalga. Jolo. Swag, YOLO. Fuck, reāli. Man būtu kauns. Mīlīši. Tu sēd. Nav ko. Nepietiek jau. Man šķiet izkauties. That's fight. Man būtu kauns. Es domāju, ka mums aizvēlas. Mums būs vai nebūs? Jums būs? Es domāju, ka... bērns, kuram ir 6 gadi. Ko? Legit info? Nu nav brīnums, actually pat nav brīnums. Būs vai nebūs? Es vienkārši innējam. Tu gribi pareiķināt dieniņisko? Tu gribi pareiķināt, jā, paskaitām? Mēs esam vienīgi živi, kas ir ilgāk. Ka šodien vēl pēc seriāla sērijas. Nedaudz atskatīsimies, kādas bija pārējo dalībnieku pārdomas, kad viņi atvadījās no sezonu iesāksim. Es biju šīs zinās, kur es pavadīju, es biju secinājis, ka tas, ko es domāju, kad es gribētu, varbūt arī nebūs vai nu pieejami šeit, vai vispār, ka man vajadzētu apdomāt to. Nirvana. Bet labums tas, kad esmu iegūst kaut kādu pieredzi, ko es nebūtu iedomājies, un pārējiem es vēlu veiksmi. Bija ļoti interesanti. Šitas čuvaks man sākumā likās normāls, bet viņš arī tā kā palika puslīdz normāls, tīpa tā. Nožēlu, ka es te atbraucu, nē. Bija fantastiski, bet ļoti nogurdinoša pieredze. Un veiksmi visiem pārējiem dalībniekiem. Veiksmi Marisam. Tas mans brāčka. Paliks arī brāčka, būs brāčka. Tā kā veiksmi Marisam, veiksmi Kārlitai, Robertam. Veiksmi visiem. Kā strādā, tā strādā. Kaut man nesagāja šoreiz, nu. Nē, es ne. Abēdināt, ne, priecīgs. Šitas čuvaks reāli. Viņš man atgādina, tā kā viņam būtu 15 un 70 vienlaikus reāli.
O, Zāle, paldies par giftat subu Fisiņam! Juicery, let's go! Starp citu, es šodien redzēju, ka LTU Republic skatījās kaut kādu sadaļu Twitchā, kur varēja redzēt kaut kādus līmeņus, un ja tu dabū kaut kādu līmeni, tad tur kaut kas ir baigi krūtē, ja tu tur kaut kur subscriptions, da nē, kaut kādi, kur viņš to skatījās? Varbūt Fuziks zina. Čipa kaut kur varēja redzēt to visu pasākumu. Čipa, un viņš tur teica, ka čipa, viņam vajag subscriberus, jo ar jauniem subscriberiem atverās kaut kāds jauns līmenis vaļā vai kaut kas tam līdzīgs. Vēl nezinu, bet anyway, man vajag visus jūsu subscribus iespējamos. Visi, kuri var subscribot, subscribojam. Fiksi. Spavīdu. Man nav ko teikt. Nav sarasmēk ārā. Ja gribat 2. sezonu, lai skatāmies, subscribojat. Vai vienalga? Man jau vienalga. Jā, tā lai jums veicas viss. Vat viņai reāli dzelteni vaigi. Jā. Pasieties, kāpēc viņai tik dzelteni vaigi? Lai rasē tiek uzvara. Tad ir ok, es gribēju savu suņu. Dieder, man bišķī diederēja. Man piedē. O, Zāle, paldies vēl par 2. Spaldīgi, super, laiks, super. Laikam fan, paldies liels. Paldies. Paldies, Zāle, paldies par atbalstu. Mūsu palikušajiem pārīšiem noteikumi pavisam vienkārši. Ja esat gatavi turpināt attiecības, tad jums minūtes laikā ir jāierodas klubiņā. Ja arī otrs būs ieradies, tad apsveicu, tas nozīmē, ka šajā šovā vismaz viens pārītis būs. Skārleta un Roberts, viņi jau ir sačupojušies kopš es atbraucu kopš pirmās dienas, tāpēc man viņi liekas tādi, varētu būt, ka viņiem arī ārpus šo varētu kaut kas izveidoties. Es domāju, ka es viņiem arī veltu uzvaru, tāpēc, ka viņi no pirmās dienas jau kopā. Un cerams, ka arī varbūt izejot ārā no šova viņiem viņi būs kopā. Ojojoj, beidzot ēdiens, atkal alkohols. Vai tiešām Roberts nebūs gatavs ierasties? Tomēr būs. Jā, es par nakti uzmetīs. Nesēr. Es nezinu. Mēs pārdomāju. Nepārdomā. Nē. Ielasīsim. Jālis? Jā, lapiņu, wow. Wow! Forši. Esat šeit satikušies, un tas nozīmē, ka ir dzirkslīdz starp jums. Stāstiet, draugi, vai ienākot šovā domājāt, ka ieskatīsieties kādā? Bet jā, super forši tagad. Lai nosvinētu šo priecīgo notikumu... Pagaid, viņi arī palika pēc šova kopā? Jums tiek dāvināts romantisks vakars restorānā House of Light. Priekā. Projām? House of Light, wow, nice, vai ne? Nē, bet tā kā reāli. Es vispār braucu šeit, tā kā domāju, ak, Dievs, kaut kāda čist, kaut kāda būs. Kā lai tā mierīgi pasaka? Cheers. Moš tas čuvaks bagāts ir? Viņam vienkārši reāli atkoda, ka viņam tur naudiņa ir? Jo viņš ķipa teica, ka viņš ar hokeju tur nodarbojas un tam līdzīgi. Izklausās, ka viņam reāli naudiņa ir ģimenē. Nē? Pirmā sajās ir vajag labs. Ļoti labs, jā. Jāstas, kas tālāk būs. Reika efekts, nezinu. Domā, hokejs un daudz kā tad iet mūsu otram pārītim, vai arī viņiem būs lemts satikties? Šeit vecākiem ir naudiņa. Tikai vakar, līdz ar ko Maris pieslēdzās rasai tikai vakar. Tāpēc es neesmu paspējis novērot to connection, kāds ir ilglaicīgi. Tā es nezinu, cerams jau. Čoliks divlatnieku reāli. Es domāju, ka nebūs. Es domāju, ka tas ir tikai tā, uz šova laiku. Viņi nebūs izejot ārā kopā. Būs vai nebūs, to mēs tūlīt redzēsim. Visi Jelgavas drogas tagad skatās.
Nu redzi, izskatās, ka tomēr būs. Čalis jau nožēlo. Domāju, ka neatnāk. Jā, es esmu rokas pilnīgi trīts. Šausmas. Nē, es būtu atnācis. Superīgs sajūts, nu. Kā gan savādāk, ja tu atnāc uz šejienu, tu redzi to, ka tā otra pusīt arī šeit ir. Un pēc tā tās visas dienas, kas tur bija, tas bija tāds wow. Un vēl pašās beigās vēl vinnēt, nu tā kā iepazīt un satikt un dabūt meitenes Es piemēram, kad nācu, es nebiju pārliecināta, ka es tiešām, kad man kāds aizķers un kad es iešu. Bet Maris tā aizķēra. Ko es skatu? Ui, Zāle, paldies par 10. Otrā sezona Otras nereāli sezona rēcīga. Nirīlārka. Pre-kadri tour Jā, viskatīja, nu mēs iesim tur skatīties, sāksim. Otro sezonu arī sāksim. Starp citu, paldies Zāle, liels tev par atbalstu, bro. Paldies, liels par atbalstu. Starp citu, es atgādinu to, ka ir sācies februāris, un ja ar finansēm februārī būs ok no manas puses, tad noteikti uzrīkošu atkal nedēļas konkursu, kurā kāds no populārākajiem TikTokiem, populārākais TikToks ar mani, dabūs 50. So, tas nozīmē, ka jums ir izdevīgi taisīt klipus. Varbūt nelietot viņus tagad, bet pēc tam lietot. Nu, jūs sapratāt. Mitikal, paldies liels par 4 mēnešiem subu. Paldies liels. Es esmu Melstam. Melsto ideja ir ļoti laba, bet man nav tik daudz, cik Melstrojam naudas savu. Darīsim šādi. Šo laikā es varu tik atvērās. Ja būs Vizdravals, tad točne, jā. Ja būs Vizdravals, tad točne. Kas pa 50 eiro giveawayu, pateikšu šoreiz, jau 2 reizes notika. Pirmais bija, nebija, man liekas, 50, es nezinu, uz ko bija pirmais. Otrais bija uz 50 eiro. Nedēļas laikā cilvēki var likt iekšā TikToku saistībā ar mani, vienalga, vai tas ir meme, vai tas ir klips, vai tā ir varbūt dziesma, kur es esmu tur ietagots. Cilvēki var likt iekšā, var mani tagot, bet obligāti jāieliek iekšā hashtags kaut kāds. Nu, iepriekš bija generāli 50, nākošais es nezinu, kāds būs, izdomāsim. Nedēļas laikā liekat TikTokus, mēs pēc tam nedēļas beigās atrodam populārāko TikToku pēc skatījumiem, un tas dabū 50. Nu, easy. Kaut kādiem jauniešiem, tur kādiem 14, 15, 16 gadīgiem, kuriem nav ko darīt un grib easy 50 vai not, man liekas, tas ir ļoti labi. Vai kāds tas uztraukums šausmas? Pirmais bija uz VIP, jā. Uztraukums, jā. Pareizi. Es pirmās 4 dienas vispār domāju, ka sastāvē no Melstru. Jā, tā ir ļoti forša ideja, ļoti labi. Tā nesimpatizēja. Un īsti es viņu aizņēmu, kā saka. Simpatizējas Kārli, bet kad jau Roberts sabrās, tad jau, tā kā pēc tam jau vairs. Ka nē. Saudāru neizlozēju, tik daudz naudas man. Un tu dabrauc rasa, un tu bija viņi izskatās jau. Viņai ir 28 gadi. Viņi izskatās uz 35, tā godīgi teikt. Dzirkslīts starp jums, lai neasvinētu šo priecīgo notikumu, jums tiek dāvāts romantisks vakar restorānā House of Likes. Pēm glāzi. Priekā. Ja jāsaka godīgi, es teiktu, ka Roberts ar Scarlett būs, bet Maris ar Rasu nebūs. Nu kā, viss kārtībā? Tagad var vismaz uzelpot. Tāds akmens novēlās, ne? Jā. Sākumā bija vienkārši likās, ka, varbūt tomēr, ka tu neatnāks, tomēr mēs, 24 stundas tik pazīstami. Viņi izklausās tāda kā normāla, kā meitene, vai ne? Viņi izklausās tā kā meitene, un tā kā uzvedās tā kā meitene, normāla. Bet, bļājiens, tas, ka viņa pirmajā dienā iepazinās ar Marisu un jau pisās uzreiz, tas nav normāli. Tas ir vienkārši L. Tas ir liels L, tas tāds liels krusts reāli. Principā, jā. Jūs dzīvojat katrs savā pilsētā, vai tas netraucēs? Manuprāt. Tas jau nav attālums. Kāds ir Jurkas reicis, nebūs te Jurku reāli. Stundas. Jūs uz ZB, galvenais, ka man rādās šitā tas čats. Oi, kur palika? Kas notika? Man tas čats rādās šādi, paskatieties. Šauņšaties video pre-TikTok Lācis, tu zaudējumus, droši Zāle, droši, taisi, droši, neaizmirst tagot, bet vēl neliec iekšā, tāpēc, ka vēl, konkurss vēl nav sācies, kā saka. Pastieties, kā man izskatās tas viss. Pastieties, kā man tas izskatās. Es nesaprotu, kāpēc tur tā nerādās. Zāle, paldies tev liels pa pitaku, bet, čali, tie nav zaudējumi, tā ir investīcija savā mīļākajā streamerī. Saproti, tu reāli, Zāle, tu tikko reāli investēji savā mīļākajā streamerī.
Tu sajūti vispār to investīciju? Nu, jūti investīciju, ka tu reāli tikko investēji Pītaku reāli. Nu. 20 minūšu aptā. Investīcija. Viss kaut kas interesants. Uzspiedu. Tā, tev kas arī ļoti kārtīgi arī piedalījās, kārtīgi piedzēja. Es visi galīgi pa pirmo. Labi, Rasa, neatgādināsim. Paldies. O, tagad viņi jau restorānā? Uz restorānu tak varēju. Nu labi, viņš vēl tā kā viņa fucking rozā džemperi uzvilka uz restorānu. Tu pieduries. Nu labi, nevar zināt, kas kāda situācija vai ne dzīvē, tīri. Bet varēja. Vēlā outfits, jā. Vaksī, paldies par 22 mēnešiem. Vaksī, starp citu, tu esi jauns moderators. Kur tu pie vēlna esi? Kolibrī ir čatā, kur tu esi? Paldies tev liels par subu, bet tu nebija ne vakar, ne aizvakar, es esmu ļoti vīlīgs jaunajos moderatoros. Ļoti liels paldies arī Kristeram, ļoti liels paldies arī Rihardam, Robertam, ka viņi tādi forši džeki bija. Un kaut kā tā. Tev varbūt tas arī kaut kas piebilstams. Tu visu ļoti labi pateici. Tev arī. Jā, pagaidiet, tu man reāli donētus dot, sorry, jāpagaida. Tieši tā, Zāle, paldies par Pītaku, liels prieks, ka tu investē reāli savā mīļākajā streamerī, bro. Liels tev paldies, Zāle, paldies, bro, paldies. Vaksī, paldies par giftet subu. Visiem paldies, viss bija forši, esmu sajūsmā. 0 eiro stundā, moderatori. Es neesmu tik bagāts, lai moderatoriem maksātu. Sorry, ja es būtu, es maksātu. Mašiņi pat taisno no šovals turien aizbrauc, arī varētu būt, ne? Oj, kā tur izskatās. Smuki jau izskatās. Varbūt ir vēl kas, ko vēlaties pateikt? Būs vai nebūs? Tāds ir jautājums. Būs. Skriptet. Cheers. Reāli skriptet. Esot mods skaitās kā gods. Jā, esmu dieviņš. Čata dieviņš. Šitie nepalika kopā, ja? Pieder drosmīgajiem. Priekā. Bet tik dīvaini, ja viņi tik nepalika kopā, vai ne? Tu esi priecīgi? Jā. Tu arī? Es arī. Tā. Jā, tas nav normāls skripts. Kas tu tā? Bet kas tad tas? Jaunieši mums ir pieslēgušies un dalās ar savām atmiņām, pārdzīvojumiem par šovā piedzīvoto. Taču pilno sarunu, ko tieši viņi teica, skatieties nākamās nedēļas šova Būs vai nebūs papildu sērijā. Tāds sveiciens visiem skatītājiem. Šobrīd ir... Nosodu, tas nav forši braukt bez jostas, jaunieši. Vispār nevienā brīdī nav forši braukt bez drošības jostas. Reāli nosodu. Es vispār nesaprotu to prikolu braukt bez drošības jostas, godīgi teikšu. Es esmu iekļuvis avārijā. Biju iekļuvis avārijā, kad man bija 17 gadi, sēžot aizmugurē, un es biju piesprādzējies. Un es jums teikšu reāli vienmēr pēc pirmās iespējas prosta piesprādzēties. Šis video tiek filmēts šādos apstākļos, jo pēc epizožu noskatīšanās esmu ceļā, lai pamestu valsti. Es atklāju to, ka es varu pārkāpt vēl kādai komforta zonai pāri, un es varu būt atklāts jums visiem, vispārējo, padalīties ar pieredzi un vispārējo. Rītīgi superīgi, man patīk. Citi man īstenībā daudzi teikuši, tu jau gribi būt vienkārši slavens. Es negribu būt slavens. Man vienkārši patikās tas, ko es gribēju izdarīt. Braucot uz šovu, es nevienam, izņemot šoviem, es neteicu, kur... Aiziet sistēmai reāli. Reāli tu nopirki bītas, bro, paldies tev liels par bītiem, bet tu reāli atdevi naudu prosta sistēmai. Jeff Bezosam, Amazonam tu atdevi naudu. Viņam jau tā ir daudz naudas. No tā šova varētu kādu algu. Dono actually dabūju ļoti daudz. No desmitnieka es dabūju 9,70 dabūju visticamākais.
Nu, pēc tam vēl tur kaut kāda nodokļa, bet tas jau vispārējais. Autogrāfu. Cilvēki atpazīst vairāk, tas ir piekdienās, sestdienās, klubos. Kā viņai, jo viņai kaut kas citādāks, vispār cits cilvēks izskatās. Ir visādi jautājumi par šovu. Protams, nāk arī paprasīt dažreiz kādu bildu uztaisīt. Krist, paldies par 100 Ir, protams, bitiem. arī gadījies tā, kad 8 no rīta tu ej pa ielu, ne ļoti labā izskatā, un to pienākumu pajautā novčēties. Vot. Tu 8 no rīta ej pa ielu nepārāk labā izskatā. Nu, reāli, tas ir reāli. Ejot uzsvērt ārā, tad laikam vairāk atpazīst. Maksī, paldies tev arī par 100 bitiem. Tādi, es redzēju. Fuck you, JB, es vairs neizmantošu bitus nekādu. Exactly, nevajag izmantot. Paldies Zāle, paldies Vaksī, paldies Kristi, paldies jaunieši. Paldies Seriāli, ne seriāli, bet šovu un tā ar turik. nākošo sēriju un Chill. tā. Kā es neesmu stiprā. Bļin, šitā labi izskatās mašīnā, nesagatavojusies. Viņa, tā kā, zolīdi izskatās, zolīdi. Bet mēs zinām, ka viņa pirmajā vakarā ar Marisu jau pisās, tāpēc nav zolīdi. Alkoholcienītāja, esmu alus mīle, tad es noteikti nožēloju to, ka es lietoju alkoholu. Kāpēc? Jo nākamajā dienā īsti satura no manis nekāda. Satiekot uzreiz. Viņi visu laiku runā par kaut kāda tipa saturu, ka viņiem kaut kas... Man liekas, viņiem tie, kas tur to šovu veidoja, visu laiku pušoja, lai viņi veido kaut kādas tipa intrigas un reāli skriptoja. Es vēl tur par šovu tur prasu, kā tu tā varēja tur bučoties pirmajā sērijā 2 meitenēm. Kad es pamodos Mairasam blakus, es zināju, ka es aizēju viņu kopā gulēti, bet man vienkārši no pēdējām attiecībām es nebiju pamodusies blakus vīrietim. Un tad bija tāds, laikam, tas vairāk tas emocionālais, ka tu pamosties un tu redz tev blakus kāds guļ. Bet kur var mīlestību atrast? Mīlestību var arī atrast šovā. Cilvēki nebaidieties piedalīties šovā. Skatoties vienu Skarletu un Robertu, var pat atbildēt šo jautājumu, var atrasti. Ja arī tu neatrodi, tad tu iegūsti labus draugus. Galvenais viņai aizmugurē uz loga rakstīts Respect for bikers. Ja būs nākamā sezona, viņa būs. Mašīna. Piesakieties, būs vai nebūs. Satiksiet varbūt mani. Es domāju, ka es pilnīgi noteikti piedalītos vēlreiz. Tā man vienkārši ļoti grūti atpūta, un, protams, tad ir vienkārši kontents, ko saviem draugiem parādīt. Un, protams, ir kaut kāds tas moments, ka tev Džeki tur saka, tu esi slavens, domā, Džeki atpis. Mazāk rakstat sliktus komentārus un vairāk rakstat pieteikumu anketas. Bet citiem es viennozīmīgi ieteiktu. Nē, šitam čuvakam čiste kaut kas ar naudiņu tur ir reāli. Jūs redzat, šitie viņa reāli pie viņa jau dzīvo jau. Tur čalim maiciņa Kelvin Klein, tur kaut kas tur. Tu nav ko zaudēt, tiešām. Viņš nav, brau. Tā kā vienkārši, jā. Kas viņam kabatā te ir? Viņš tā hokejists, hokeja ripa. Pareizi, Pareizi, viņš tā hokejists, hokeja ripa. Kas tas ir? Iesaku. Approved. Kas nometa? Petros izgāja ārā no kāla. Sveiks, mans dārgo skatītāji! Jā, arī es, šova aizkadrabāls Māris Bezmers, no jums atvados. Patiešām bija... Jā, es ceru, ka viņš vairāk neparādīsies. Man nebija tā, ka man baigi patika tā viņa balss reāli. Tā, ko, būs vai nebūs otrā sezoniņa? Ko sakat? Vajadzētu iesākt otro sezoniņu, ne? Vajadzētu paskatīties, kas tajā otrā... Pagaidiet, otrā sezona jau tā kā visa pilnībā jau ir tā kā viss, tā kā ir jau viss, vai ir, vai tur vēl... Jā? Oi, jūs gatavi? Jūs reāli gatavi, jā? Jūs reāli gatavi? Oi. Es nezinu, vai jūs gatavi reāli, bet es esmu gatavs, Esmu redzējis reāli labāk. Es domāju gan, ka otrajā sezonā tur vajadzētu jau būt jau, tā kā... Pagaidiet, intro tur... Pagaidiet, okei. Uzreiz jau tie, kuri ir redzējuši. Davai godīgi. Vai būs pipeles, tur kaut kādi dildo veidīgie pasākumi un tam līdzīgi, vai tādi būs? Cik pa Instagram follow and plug? Ko ieplagot tavu Instagramu?
Es nezinu, čatiņš, lai novērtē. Es neprotu plagot, es neprotu reklamēt citu Instagramus. Nebūs, ok. Būs? Lai čatiņš nosaka, jo man jau tas jārāda, man jau tavs Instagrams ir jārāda tiem cilvēkiem. Nu, no manis jau nekas nav atkarīgs. Es parādīšu, rekur, jaunietis tur nezinu, rekur, tie pīrēni. Viss jau atkarīgs no tiem cilvēkiem. Tu būs tur tie dildo, visi te saka, ka blūre, bet būs, tici man, bro. Būs? Bļā, vajadzētu saprast, kurā sērijā būs. Nu, ķipā apmēram, sērija un laiks apmēram, lai varētu kaut kur paiet garām tam. Tur būs tāds pisaks vienās. Jā, žoskīs būs. Bet būs blūrots, cerams. 10 eiro. Noskaties intro pats, lai mēs neredzam. Pagaid, bet intro nebūs, vai būs? Būs blūr. Ok. Blien, nu, Dieva dēļ. 3 televīzija piedāvā. Nevajag. Vadīs 6 vasarīgas dienas un naktis. Dienas noslēgumā puišiem Šitā tak no... Bļaļ, kas tas ir? Kas tas ir? Tas ir kaut kāds jau rokās viņai. Kas viņai rokās bija? Kas viņai rokās bija? Ziepes. Soap. Englišā pasakam. Soap in hands. Toy. Microphone. Like a soap in hand. Not a vibrator. Nekādi vibratori tur nebija. Nē, es bija soap, microphone. Rokas cleaner. Jāpamet, taču tas neiztiks bez drāmām un asarām. Šitā tak no TikToka. Bļā, gof, šitā tak arī no kaut kur citurienes bija. Tas bija, kā pa sirsnīgi. Viņi kopā ēdīs, gulēs, izklaidēsies, izturēs pārbaudījumus un nebeidzamus Oi, smieklus. šitās Un arī pats galvenais kārtīgi ballēsies 6 dienu garumā. Dažiem tas būs pamatīgs pārbaudījums, bet daži iespējams atradīs sev otru pusīti. Kā tad īsti būs? Jūs redzēsiet realitāti.